Āmen. Mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā esiet visi mīļi sveicināti Mateja Baptistu draudzes 127. gada svētkos. Mēs svinam draudzes gada dienu. Draudze tā ir kāda īpaša vieta, kurā Dievs mājo ar savu svētību, ar savu klātnību, ar savu žēlastību. Draudze tā ir kāda īpaša vieta, kur Dieva ļaudis kopā nāk, kas ir atpestīti, apžēloti, kas Dievam tic un pieder. Draudze tā ir īpaša vieta, kurā meklējoši cilvēki nāk, kurā dzīves satriekti, sasisti, apjukuši, kur grēku nasas nospiesti, ļaudis meklē atbildi. Tā ir draudze. Draudze ir vieta, kur kā liela ģimene mēs varam viens otru saukt par māsu un brāli. Draudze ir vieta, kurā mēs pateicamies un slavējam Dievu, kurā mēs lūdzam un aizlūdzam. Un esam šajā svētdienā kopā, lai pateiktos Dievam par aizvadītu gadu draudzes dzīvē, lai izlūgtos viņa svētību un vadību tālākajā dzīves gaitā. Mēs dievkalpojuma laikā varēsim ieklausīties kora dziesmās, Mendelsona kantātē Laudes Siona, kur vairāk dziedājumi paudīs Dieva varenību un slavu un savas tautas vadību un sargāšanu. Mēs arī tiksim aicināti atvērt savu sirdi Dieva vārda vēstī, kuru sludinās Jūrmalciem un Otaņu ciema draudžu mācītājs Arturs Šķuburs, un būsim kopā savstarpējā sadraudzībā un mīlestībā. Lai Dievs svētī un iesākot dievkalpojumu, lai vienojamies kopīgā draudzes dziesmā, dziesmu lapās 1, jeb dziesmu grāmatā 134. Dievs tevi slavēt, tava draudze nāk pazemīgā lūgšanā. Ar sirmgalviem še jaunā audze sēž tavā namā vienota. 1. dziesma, dziesmu lapās, jeb 134. dziesmu grāmatās. Oh
dāvājam savu uzmanību un ieklausamies svēto rakstu lasījumā. Lasam arī paši līdzi savās bībelēs no 95. psalma, no 1. līdz 7. pantam. 95. psalms. Nāciet, dziedāsim līksmi tam kungam, gavilēsim mūsu glābiņa un pestīšanas klins patvērumam. Iesim ar pateicību viņa vaiga priekšā, uzgavilēsim viņam ar mūsu slavas dziesmām, jo tas kungs ir liels dievs un liels ķēniņš pār visiem dieviem, kā rokā ir zemes dziļumi un kam pieder arī kalnu virsotnes. Viņam pieder jūra, jo viņš to ir radījis, arī cietzeme, viņa rokas to ir veidojušas. Nāciet, pielūgsim un zemosimies, locīsim ceļus tā kunga, sava radītāja priekšā, jo viņš ir mūsu dievs un mēs viņa tauta, avis, ko viņa roka gana. Šodien uzklausiet viņa balsi. Āmen. Zemojušies Dievu priekšā, pielūgsim un pateiksimies Dievam. Mūžīgais, trīsvienīgais Dievs Tēvs, visa radītājs un uzturētājs,
Mūsu mīļais debes Tēvs, Tava dēla Jēzus Kristus vārdā šajā rītā mēs pazemīgi Tavā priekšā savus ceļus, savus sirdis nolocam. Kungs Dievs, mēs pateicamies par šo žēlastības dienu, par svētdienu, ko Tu mums esi dāvājis. Pateicamies, debes Tēvs, kad varam būt Tavā namā, šeit, Mateja draudzes dievnamā un, Kungs, tik daudzos dievnamos visā mūsu dzimtenē. Kungs Dievs, mēs lūdzamies iegriezies pie mums ar savu svētību, aizskar, piepildi un uzrunā ikvienu dvēseli, ikvienu iekšā ienācēju, jaunu un vecu. Debes Tēvs, mēs lūdzamies dod, lai šajā dienā Tavs vārds, kur atskan, lai tas, Kungs, ir dzīvs, saprotams, un tas ir kā gaišums uz mūsu ceļiem. Debes Tēvs, mēs pateicamies par draudzi, kuru Tu mums dāvā. Mēs pateicamies, Kungs, ka šī ir svētku diena mūsu draudzei. Un, Kungs, dod, lai viss, ko daram, tas ir Tavam godam, ļaužu svētībai. Kungs, lūdzamies, esi klāt ar savu svētību un iepriecu arī tiem, kas nevar būt mūsu dievnamā un arī citos. Kungs, palīdz, kas ir slimi un neveseli, kas ir mājās, vientulībā, kas ir darba pienākumos, kas ir karadienestā vai kādos citos apstākļos. Kungs, dod, kad ik viens, kas uz Tevi cerē un uz Tevi gaida, Kungs, arī piedzīvo žēlastību, ko Tu dāvā. Debes Tēvs, mēs par visu pateicamies, ko Tu mums esi piešķīris, un paļaujamies un uzticamies Tev arī nākotnē. Tev vienam mūžīgajam Dievam, Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam, lai ir gods, slava un pielūgšana mūžīgi. Āmen.
Lai atkal vienojamies visi draudzi kopīgi dziedot dziesmu, kuru runā par to, ka mums visiem kopā ir kāds darbs, kāds uzdevums, kāda sūtība šajā pasaulē. Un tāpēc arī katram vienam šajā lielajā uzdevumā ir sava vieta, sava sūtība un sava roka jāpieliek. Tā ir otrā dziesma dziesmu lapās, jeb 143. dziesmu grāmatās. Un pēc dziedātās kopdziesmas, lai atveram savus sirdis un prātu vēstī, ko sludinās mācītājs Arturs Šķuburs. It visiem mums rokas ir jāpaceļ, lai draudze kā tīrums te plaukst un zeļ. Dieva vārdiem, kurus lasu no Mateja evaņģēlija 11. nodaļas no 2. līdz 6. pantam. Un kad Jānis cietumā par Kristus darbiem dzirdēja, viņš sūtīja 2 no saviem mācekļiem un lika tiem sacīt: vai tu esi tas, kam jānāk, jeb mums citu gaidīt? Un Jēzus atbildēja un tiem sacīja: noeita un atsakāt Jānim, ko jūs dzirdat un redzat. Akli redz, tīzli iet, spitālīgi top šķīsti, kurli dzird, miroņi ceļas augšā, un nabagiem tiek sludināta prieka vēsts. Un svētīgs ir, kas pie manis neapgrēcinājas. Āmen. Lūksim Dievu. Kungs Dievs, mēs pateicamies par svētiem vārdiem no Bībeles, kur šeit esam varējuši dzirdēt, saklausot tajos mūsu Kunga
un pestītāja Jēzus Kristus balsi. Lūdzamies svētī šos vārdus, tos apcerot un pārdomājot. Āmen. Amen. Mīļotie brāļi un māsas, Mateja dievnamā, Mateja draudzē, Otaņģu un Jūrmalu ciema draudzes, jūsu gaviļdienā, jūs 127 gadu svētkos, jūs sirsnīgi sveicinam. Esmu priecīgs būt jūsu vidū šajā rudens tumšajā laikā, kad mēs tomēr ejam pretī jau pavisam netālu, esam tuvu tam laikam, kad iesim pretī Ziemassvētku gaismai. Un tādēļ šie vārdi par Mesiju. Vai Jēzus ir īstais, vai citu būs gaidīt. Mēs pārdomāsim šos vārdus, izejot no teksta, kuru lasīju, bet arī skarot visas 11. nodaļas kopdomu un ielūkojoties pāris pantos arī 12. Mateja nodaļā. Bet mūsu priekšā ir, kopā ņemot, Jēzus atbilde uz cilvēku jautājumiem par viņu, kas viņš ir. Vai tu esi tas, kam jānāk, jeb mums kādu citu jāgaida? Laiks, kad šo jautājumu Jēzus saņem no Jāņa Kristītāja sūtņiem, ir laiks, kad Jēzus Kristus turpina savu pienākumu pildīšanu, savu sūtību no debes Tēva, pasludināt Dieva gribu zemes cilvēku ciltī, vest nomaldījušos ļaudis atpakaļ pie Dieva, darīt to visiem saviem spēkiem, cik tālu to var Jēzus Kristus kā Dieva dēls, darīt to pat savu dzīvību, nežēlojot, jo mēs Jēzus Kristus dzīves stāstu un viņu uzvaru pār nāvi zinām. Jēzus Kristus saņem šo jautājumu no cilvēka, kurš ir pasludinājis Jēzu Kristu par Dieva sūtni, kurš nes visas pasaules grēkus. Jo Jānis Kristītājs bija tas, kurš teica par Jēzu Kristu, redzot viņu nākam, redzi Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Tagad Jānis ir cietumā. Viņam ir laika pārbaudīt šos reiz sacītos pravietīgos vārdus. Cietums ir vieta šaubām, cietums ir vieta pārdomām, cietums ir vieta arī, lai nostiprinātu sevi sasniegtajā un spraustu jaunus mērķus, ja Dievs to dos, no cietuma ārā izkļūt. Jautājums saņēmis, Jēzus atbildi dod visiem klātesošiem, to dzirdot. Nevis šiem 2 sūtņiem vien, bet ļauj to dzirdēt visiem apkārt stāvošiem. Šī gadījumā šodien no Svētās grāmatas Bībeles Jēzus ļauj dzirdēt šo atbildi arī mums visiem. Un ļāvis ir to dzirdēt katram vienam, kurš Bībelē ieskaties, meklē atbildi par Jēzu Kristu un par sevi. Jēzus saka, ko jūs redzat, ko jūs dzirdat, vērojiet, spriežat. Jums taču ir domāt spēja, jūs protat salīdzināt, jūs protat svert. Lūkojiet lietas, kuras notiek sakarā ar manu vārdu. Lūkojiet, kā pārmainās cilvēki, kurus skar Dieva dēla Jēzus Kristus vārdi. Lūkojiet, kā viņi kļūst veseli. Lūkojiet, kā viņi kļūst priekapilni, jo pat nabagos prieka vēsts aizsniedz. Jāņa sūtņiem ar atbildi pietiek, viņi aiziet, bet Jēzus turpina sarunu ar klātesošajiem toreiz, un Jēzus turpina
sarunu ar mums šodien šeit, Mateja dievnamā. Es ceru, ka jūs ieskatīsieties 11. Mateja nodaļā mājās pārgājuši. Un vēlreiz pārdomāsiet Jēzus atbildi mums šodien par sevi. Un Jēzus priekšlikumus, ko mums vajadzētu darīt, lai atsauktos Jēzus Kristus aicinājumam. Jēzus turpina stāstīt par Jāni Kristītāju, izceldams viņa lielumu. Jēzus turpina stāstīt par sevi, pasvītrodams savu uzdevumu no debes Tēva doto. Jēzus Kristus turpina stāstīt par cilvēkiem, arī par tā laika sabiedrības vadoņiem, arī par mūsdienu sabiedrības vadoņiem. Jēzus Kristus rāda cilvēku kūtrumu domāšanā, cilvēku vēlēšanos viegli dzīvi baudīt. Jēzus Kristus norāda arī, kā tam nevajadzētu būt un kā to vajadzētu izlabot. Un tad, kad Jēzus Kristus daudz jau ir runājis cilvēkiem, tad viņš saka, kam es šo cilti līdzināšu? Toreiz un šodien. Tā ir līdzīga bērniem. 11. nodaļas 16. pantā Jēzus atbild. Un tālāk mēs atrodam skaidrojumu. Ne to bērna vientiesīgo uzticību Jēzus izceļ, bet šī gadījumā Jēzus saka, pieaugušie uzvedas dažkārt kā bērni. Un gaida, lai viņiem pateic priekšā, lai viņus vada, ja vajadzīgs, lai viņus uzjautrina, lai vajadzīgs kaut kur nosūta. Un tā Jēzus sarunā klausoties, tā vien liekas, vai Jēzus Kristus nerunā šodien par mums. Jēzus Kristus soļi Palestīnas kalnos ir izskanējuši. Liekas, ka vien mūsu bīskapam ir tāda izdevība šajās dienās, Jeruzālēmē atrodoties, garā šos soļus sadzirdēt. Bet mēs šodien dzirdam Jēzus balsi no Bībeles, Jēzus vārdus un uzmanīgi ieklausties savā sirdī. Viņš arī tur runā. Viņš ir klāt. Šodien šeit, mūsu dievnamā, un pie katra viena sirds viņš pieklauvē, ko tu saki par mani, kas es esmu priekš tevis. Un reizē Jēzus ir ārā no šīs telpas mūsu mīļajā Rīgā, mūsu galvaspilsētā. Jēzus uzlūko mūsu pilsētu un vēro mūsu tautas dēlus un meitas ielās, dzīvokļos, darba vietās, atpūtā. Un katrā ziņā viņam ir savs spriedums, kuru es neņemos izsacīt pilnībā, bet katrā ziņā mūsu kungam par mūsu pilsētu un tās iedzīvotājiem ir savas kritiskās piezīmes, varbūt pat rājiens, varbūt līdzīgs tā, kā mēs lasam 11. nodaļā tālāk, kad Jēzus Kristus min kādas pilsētas, kuras bija to laiku slavens vai bija kādreiz slavens, un tur viņš piemin Tīru un Sidonu, tur viņš piemin Betsaidu un saka par šīm pilsētām, vai jums, ja jūsu ielās būtu tie brīnumi notikuši. Tur, kādā citā pilsētā, kas ir notikuši pie jums, tad tie sen jau būtu no grēkiem atgriezušies. Jūsu ielās brīnumi ir notikuši, un jūs no grēkiem nesat atgriezušies. Mēs lasām tādus bargus vārdus, kurus mums svētku reizē nav visai patīkami dzirdēt, un tos tomēr ir jāieklausās, un viņš iesāka pilsētas norāt. Vai arī Rīgu, vai arī mūsu šodien.
svētkos. Un tomēr, ko mūsu kungs saka par mūsu pilsētu? Rīga, Rīga. Kādi brīnumi tevī ir notikuši? Vai tā viņš saka? Vai viņš atgādina mums mūsu brīves rīta atnākšanu ar visas tautas sapulcēšanos Daugavas malā, ka cauri karogu jūrai sejas ir grūti saskatīt? O Jēzus saka, Rīga, Rīga, atminies savu atmodas stundu. Varbūt Jēzus atgādina, Rīga, piemini, ka tu ar kailām rokām uzvarēji tos, kuri bija bruņoti. Tu uzvarēji, vai es, Dievs, devu šo uzvaras stundu tev? Kam tu pieraksti laurus? Rīgā. Rīga, Rīga, piemini Doma baznīcu, piemini Jēkaba katedrāli, lūko to atmodas rīta stundu 1988. gadā, kad šos milzīgajos dievnamos nebija rūmes un cilvēku rindas stāvēja, lai iekļūtu tur. Bet tad, kad vajadzēja grēkus nožēlot, tad cilvēku straumes kļuva arvien jo sīkākas. Vai tā mūsu kungs mūsu uzrunā šodien, vai viņš mūs rāj, jeb gaida uz mums? Brāļi, māsas Mateja draudzē. Mīļie draugi, visi, kas esam šorīt šeit kopā, vai Jēzus mūs rāj, vai viņš uz mums gaida? Nāks stunda, kad Jēzus Kristus tiesās gan Betsaidu, Horacīnu un arī Rīgu, bet pašlaik viņš gaida. Un atbildē par sevi viņš šodien mums dod no pravieša Jēzajas vārdus, kur ir pārpublicēti Mateja evaņģēlijā šeit pat. Blakus mēs viņus atrodam 12. nodaļā. Un šeit viņš saka tā par sevi ar pravieša Jēzajas vārdiem, kurus vēlreiz pasītroju, ir atkārtoti Mateja evaņģēlijā 12. nodaļā. Ne viņš bārsies, ne brēks, ne arī dzirdēs uz ielām viņa balsi, bet ielūzušu niedri viņš nesalauzīs un kvēlošu dakti viņš neizdzēsīs, tiekams viņš taisnībai dos uzvaru. Kādi skaisti vārdi Mateja draudzei, Rīgai, mūsu dzimtenei. Iekams viņš taisnībai dos uzvaru, kvēlošu dakti neizdzēsīs, ielūzušu niedri nesalauzīs. Brāli, māsa, tautieti, tie ir vārdi tev un man. Cita mesija nav. Zvaigznēs mums savu likteni nav jāvēro. Zvaigznēs veroties cilvēki vienmēr ir kļūdījušies un kļūdās. Un dažkārt pat aplamības dara. Bet jāvēro, ko saka Jēzus Kristus, ko viņš mums piedāvā, kādu nodrošinājumu viņš mums dod. Un viņš saka tā, caur apustuli Pāvilu un arī ar pats saviem vārdiem: nevelciet svešu jūgu ar neticīgiem, bet ņemiet uz sevi manu jūgu. Mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm, jo mans jūgs ir patīkams un mana nasta viegla. Neviens nav atstumts, neviens nav atmests, neviens nav aizmirsts. Pat tikko kvēlojošais nē, pat pavisam sāpēs aizlūzušais nē. Ar jautru dzīvi nevar nomazgāt grēka melnums. Ar karogiem nevar aizsegt
grēka kailums. Ar savstarpēju strīdēšanos un apsūdzēšanos nevar dzīvi izlabot. No grēkiem ir jāatgriežas. Jēzu Kristu jāpieņem. Tad mūsu dzīvē būs drošība tagad un nākotnē. Lai Dievs mīļotie palīdz mums Mateja draudzē un visiem, kas šodien šos Jēzus vārdus ir dzirdējuši. Uz atgriešanos, uz dzīvi ar Jēzu Kristu, uz gaišu nākotni Jēzus Kristus vadībā. Āmen.
Vienīgi Kristus ir sacījis par sevi: es esmu pasaules gaisma, kas seko man, tas nestaigās tumsā. Un lai Dievs dod, ka šie gada svētki Mateja Baptistu draudzei, lai Dievs dod, ka katrs dievkalpojums, kas notiek svētdienā mūsu dzimtenē, ir kā Dieva gaismas apmirdzēts, kurā ļaudis ienākot arī paši šo gaismu uzņemot, kļūst par gaismas nesējiem. Lai Dievs svētī, ka tālāk ejot, to, ko Dievs mums ir atgādinājis savā vārdā vai dziesmā, vai ko esam no viņa svētā gara sapratuši, lai tas palīdz mums būt par gaismu šajā pasaulē, kur ir tik daudz māņu gunas, kur ir tik daudz vilinājumu, kas beigās pārvērš par lielu drūmu tumsu. Lai Dievs palīdz mums būt viņa gaismā, un lai zemojamies lūgšanā, Dievu priekšā izlūdzoties viņa vadību un svētību. Lūgsim Dievu. Mūžīgais debesu Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu esi gaismas Dievs, ka Tu esi dzīvības Dievs, ka Tu esi mīlestības Dievs. Un pateicamies, Kungs Dievs, ka Tava žēlastība joprojām vēl ir atrodama. Debes Tēvs, paldies, ka arī šodien iepšu tik daudz daram nepareizi, tik daudz daram greizi, tik daudz daram ļauna un grēcīgi. Savas nezināšanas vai ļaunās sirds dēļ, Tu tomēr vēl esi žēlīgs. Un Tu gribi, Kungs, lai cilvēks atrod dzīvības ceļu, gaismas ceļu, to ceļu, kas aizved cauri šo dzīvi uz mūžību, uz Tēva mājām. Debes Tēvs, mēs lūdzamies svētīt to vēstu, ko šajā rītā dzirdējām, un, Kungs, palīdz, ka Tev nevajadzētu mūs piemeklēt ar savu taisnīgo rīksti, ar savu taisnīgo sodu, un palīdz, ka mēs spētu patiesi un no sirds Tevi meklēt, tad arī atrast un Tev paklausīt kā dzīves Kungam. Kungs Dievs, mēs lūdzamies svētī draudzi un svētī ikvienu, kas ir piederīgs šeit, svētī, Kungs, ikvienu, kas šeit iekšā iegriezies, Kungs, svētī ikvienu, kas arī meklē savu vietu vēl, un palīdz, Kungs, ka viņš neapmaldās pasaulē, kur ir tik daudz vilinājumu un kārdinājumu, bet, Kungs, kur ir tik maz patiesa un īsta prieka. Debes Tēvs, mēs lūdzamies, lai Tava svētība, Tava klātnība un žēlastība ir tā, kas ikvienu no mums pavada, sargā un svētī. Debes Tēvs, palīdz, ka atkal tālāk ejot, Tu nāc mums līdzi, kā gaisma un kā dzīves cerība. Kungs Dievs Tēvs, mēs par visu Tev pateicamies un uz Tevi paļaujamies. Jēzus vārdā to lūdzam. Āmen.